Sveiki! Šodien es gribu parādīt, kā pagatavot korālmainu ūdeni. Tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Vispirms sagatavojam stikla trauku ar ūdeni. Ieteicams neizmantot metāla termosus vai nekvalitatīvus plasmasas traukus. Tad vislabāk būs izvēlēties stiklu. Ieliejam 1,5 litru. Ļoti, ļoti siltu ūdeni, tā lai ir gandrīz tik silts kā tēja, bet lai nav pārāk karsts un mēs to varam iedzert. Ja ir tējkana, kas var iestatīt konkrētu temperatūru, izmantojam 40 līdz 50 grādus. Ja šādas tējkanas nav, tad attiecīgi mēs ieliejam 2/3 dzeramo ūdeni un pieliejam klāt apmēram 1/3 vārīta ūdens. Pielāgojam šo temperatūru tādu, lai viņa ir maksimāli silta, bet ne pārāk karsta. Tad šajā krūkā uz 1,5 litru ūdens mēs iemetam no korālmainu maisiņa šādu te sačeti. Neplēšam vaļā, tur ir iekšā koraļu kalcijs, sabersts pulverītis ar askorbīnskābi, kuru iemetot mūsu ūdenī apmēram pēc 5 minūtēm būs atdzīvināts, uzlabots ūdens ar minerālvielām, kas mūsu šūnai ir ļoti, ļoti nepieciešamas ikdienā. Pēc 5 minūtēm tātad ūdens ir gatavs lietošanai. Šo te maisiņu varam apmaisīt ar koka irbulīti vai plasmasas karotīti, nekādā gadījumā neizmantojam metāla karoti. Lūk, tad, kad ir pagājušas 5 minūtes, mēs lejam glāzē un dzeram tukšā dūšā. Tātad dienas režīms ir šāds. No rīta pieceļoties mēs izdzeram sākumā 1 korālmainu glāzi, pēc laika jau mēs varam izdzert 2, pēc tam jau varbūt tās būs 3. Ideālais daudzums ir 640 ml, kas būs tāda dušiņa mūsu zarnu traktam, iedarbinās visu gremošanas sistēmu. Un ideāli, ja ir arī vēdera izeja, tad pēc tam ķermenis ir sagatavots un var arī brokastot. Ja esam iesācēji, sākam no rīta tikai ar 1 korālmainu glāzi, pēc kaut kāda laiciņa, 2-3 dieniņām vērojam sevi, varbūt varam jau palielināt izdzeramā ūdens daudzumu no rīta, un tā pakāpeniski līdz varam nonākt līdz tiem 640 ml rīta cēlienā. Pirms ēšanas apmēram 15 minūtes mēs pārtraucam dzert korālmainu ūdeni, lai jau gatavotu mūsu gremošanas sistēmu gremošanas darbiem un netraucētu. Pēc ēšanas savukārt 1,5 līdz 2 stundas, apmēram, kamēr notiek intensīvi gremošanās procesi, mēs korālmainu ūdeni nedzeram. Tādā veidā mums veidojas konkrēts režīms ar ūdens dzeršanu. Tas palīdz samazināt arī našķošanos starp ēdienreizēm un uzlabot vispārējo ķermeņa stāvokli. Kvalitatīvi, efektīvi ūdens sāk uzsūkties arī šūnās, ja tas notiek tukšā dūšā, un mēs varam iegūt maksimālo rezultātu no korālmaina kā produkta. Tāpēc mans ieteikums ir tomēr ievērot maksimāli vadlīnijas, lai iegūtu maksimālo labāko rezultātu. Veselībā!